Esiet sveicināti! Plānojam nākamo nedēļu. Tātad jaunā nedēļa no 4. līdz 10. maijam. Un šis ir tas laiks, kad mums būs visas iespējas nomest veco ādu, gluži kā čūskai, tātad transformēties, izlīst no kaut kā veca un sākt kaut ko jaunu. Šis process var kādam būt arī diezgan sāpīgs. Tā ir tāda vai no ārēja transformācija, kad kaut kas no ārpuses mūs ietekmē, liek mūsu dzīvēm mainīties, vai arī iekšēja transformācija, kad ir kaut kāds iekšējs nemieris vai trauksme, kaut kāds nepatīkams sajūts, ka mums vajag sevi vērot, izaudzināt, pārveidot, lai mēs varam doties jaunā dzīvē. Labā ziņa ir tā, ka nedēļas noslēgumā ir labs aspekts, tad mums ir visas iespējas atdzimt no jauna. Un sākam ar pirmdienu, kad mēnesis mums ir strēlniekā. Un vēl no rīta, pašā agrumā, 4 līdz 4:38 mēs varam ielikt tādu stabilu pamatu kaut kam patīkamam, jo diena un tādam sistemātiskam un noturēt kaut kādos rāmjos, jo diena pat par sevi būs diezgan trauksmaina šeit. Mars veido sliktu aspektu ar Jupiteru, arvien liekot pieaugt spriedzei un dienas laikā mums mēnesis tāda savienojas Lilitu un veido opozīciju ar Venēru. Tad Venēra, mēs zinām, tās mūsu finanses, harmonija, mīlestība, attiecības, visas mūsu baudas. Šeit visur mums ir kaut kādas problēmas, daudz emociju, baiļu. Šeit visos notikumos mēs varam iedomāties, ka mums ir kaut kāda viena iedoma, bet Lilita veido šo greizo spoguli un viss ir pavisam citādi nekā izskatās. Līdz ar to veidojas dažādas gan pretnostāšanās, jo tā ir opozīcija, gan strīdi attiecībās, un šeit nevajadzētu parakstīt nekādus līgumus, jo šeit mums var tātad cilvēki var runāt dažādas skarbas lietas, un tās, kā jau teicu, agresija tikai var pieaugt pret vakaru. Šeit var būt skandāli, tāpēc neļaujiet sevi izprovocēt. Un skaidrot attiecības arī šajā dienā noteikti nevajadzētu. Ko šeit vajadzētu darīt? Šeit vajadzētu sevi vērot. Vērot no malas, kā vērotājiem. Skatīties, kas manī pašā notiek, kādas ir manas ēnas puses, kas lien ārā, jo tās šeit patiešām var izlīst. Mēs šeit varam ieraudzīt arī citu cilvēku, tātad vājās vietas, un tas būtu vispatīkamāk, vai ne? Kad nevis ar mums pašiem kaut kas nepatīkams notiek, mēs redzam vienu sabiedrībā, mēs mākam jau ieraudzīt un saskatīt, vai tātad savos tuviniekos, kuriem mēs varam arī palīdzēt taktiski, bet jo mums pašiem ir jābūt tas, ko mēs runājam pagājušo nedēļu, šiem stresa noturībai, kad mēs vērojam, vai mēs kādās emocijās mēs ejam, tad mēs esam tik stabili kā tāda ozola, kur šie te vēji pārmaiņa, tikai lapas pakustina, bet stumbrs kā stāvēja, 100 gadu tā stāv, un tad, kad mēs visu esam izanalizējuši un iespējams arī izrunājuši, tad šeit var iestāties tāds zināms atvieglojums, jo tā ir nedēļa, kad mums var palīdzēt arī garīgās prakses šajā nedēļā, šo stabilitāti, šo koka stabilitāti sajust. Un pēc tās mēs varēsim tātad atjaunoties noslēgumā šīs nedēļas. Un noteikti neapvainojieties, jo kāds cilvēks, kurš jums kaut ko runā Lilitas iespaidā, viņš pats tātad teikt nezinu, ko viņš dara. 5. datums, tātad mums ir otrdiena, šeit mēnesis ir bez kursa. Un, ja mēs esam iepriekšējā dienā sastriedējušies, tad salīgt mieru šeit var būt diezgan grūti, jo nav enerģijas, nav ar ko to darīt. Un es vēl vien šeit iesaku tādas svarīgas lēmumus nepieņemt šajā dienā. Un šeit veidojas sarežģīts aspekts Merkūram ar Plutonu, tāpēc var notikt kaut kādas manipulācijas, esiet gatavi, pārpratumi. Šeit var būt asi vārdi tādi, ka ar vārdu var bezmazliet cilvēku nobeigt. Tas jau pašā galējā kaut kādā tad kaut ko sliktu, mēs varam ar savu runu nodarīt kaut ko skarbu. Un vienīgais labums, ka mēnesis ir bez kursa, tad tā enerģija tā kā izkliedējas, viņa nav tik koncentrēta. Jā, un šeit tātad tie, kam ir iekšēji trauksme, tad tā trauksme var tikai pieaugt, tāpēc skatieties, ja jums ir kaut kāds nervu sistēmas, tāda problēmas, tad mums šeit ir vajadzīga palīdzība, šeit ir vajadzīgs psihologs, šeit ir vajadzīgi, iespējams, arī kādu nomierinošu tēju. Esiet uzmanīgi braucot
un sargiet to, kas jums ir vērtīgs, jo šeit var arī kaut kas salūst. Tas transformācijas process ir tātad iekustināts, šeit kaut kas var arī tātad salūst un piedevām. Šeit var uznākt arī sevišķi žēlošanas laikmes, nevajag lietot alkoholu, uzmanīgi ar ķīmiju, un šeit kāds var arī paraudāt, un tātad gribēt, lai viņu kāds pažālo, bet visi staigā par tikpat nestabilu virsmu, un tātad stabilitāte šeit nav jūtama 6. datumā. Lūgam, pēc būtības šeit mums mēnesi jau vakarā ieiet mežāzī, ja? Bet tur viņš tikai varētu teikt to, nomākt to garstāvokli, padarīt vēl drūmāku. Un trešdien mums mēnesis tā tad ieiet mežāzī, kas ir par stabilitāti, kas ir par tādu mieru, mērķtiecību, neatlaidību, vēlmi visu sakārtot, un to mēs varam darīt laika periodā no 5 līdz 10:55 minūtēm. Stingru plānu izveidot, kaut kādus lēmumus priekš sevis iekšējus pieņemt, kaut kādu ziņu, kādam sūtīt vai labi domāt, pozitīvi, jā, tātad vērtēt kaut ko un atrast pareizās atbildes, to mēs varam izdarīt līdz šim 10:55 minūtēm, jo pēc tam atkal mums ienāk tāds vēsums, mums ienāk šķēršļi, mums ienāk kaut kādas grūtības līdz 17:52. Es jums ieteicu strādāt bez tādas aktīvas rīcības un vienkārši darīt to, kas jums ir jādara, nedarīt neko ārpus ierastā, jo šeit Plutons arī mums apstājas šajā dienā, un tas veido tādu lauku, kad tā ceļu, ka tiešām laiks apstājas un mums ir iespēja tātad paskatīties, vai tas, ko mēs esam darījuši no janvāra, februāra, ir veiksmīgi priekš mums, vai arī mums vajag kaut ko mainīt, vai kaut kas pilnīgi citāds tagad ar šo pašu brīdi notiks. Un tur var gan labot, gan vienkārši konstatēt, ka mēs ejam pareizā virzienā, vai kaut ko darīt citādi mēs varam. Tātad kaut ko mēs skatāmies, ko mēs esam sasnieguši šajā laikā. Un tā labā ziņa ir tāda, ka ja Plutons tā parasti visbiežāk, vai mēs sakām, vai no liktenis, vai enerģija no ārpuses, vai citu cilvēku iedarbība, tad, kad viņš kļūst retrogrāds, mums ir iespēja vairāk pašiem pieņemt lēmumus, mums ir iespēja pašiem kaut ko darīt ar savu dzīvi, darīt kaut ko savas nākotnes labad, tā ir tāda lielāka brīvība. Un tāpēc šajā mirklī patiešām pārskatiet, ja jūs kaut kas, ko jūs esat darījuši, tad lūk, no janvāra vai februāra, tad šeit jūs varat pārskatīt, jā, pārvērtēt. Un tas būs līdz rudenim, kad atkal Plutons dosies uz priekšu, un tad jūs jau viss notiks, kā jūs būsiet izlēmuši. Vēl, ka šajā dienā šeit varbūt tieši šī diena nav labākā, lai visu pārskatītu un pārlēmtu un izlēmtu, jo šeit Lilita veido opozīciju ar Venēru, tāpēc visticamāk jums būs tāds sajūta, ka jūs esat iegājuši greizos spoguļu valstībā. Te būs kaislības, te būs kaut kādas virspusē tiks uznestas jūsu bailes, jā, tāpēc, ja šajā dienā jūs no kaut kā baidaties, tad atkal vērojiet sevi no malas. Un ziniet, ka tā ir tikai Lilita, kas jūs baida un rāda visādas ķēmīgas sejas no jūsu zemapziņas, tātad ceļas augšā vistumšākie nostūri. Un tātad pēc pusnakts mums ir cerība, ka viss paliks labāks līdz 7:45 ceturtdienas rītā. Mēs varam sevi savākt, sastrukturizēt. Šajā dienā, protams, ceturtdienā vēl ar vienu mēs jūtam šo Plutonu stāšanos, šo enerģiju. Un no rīta es ieteiktu jums izdarīt kaut ko labu priekš sevis, priekš saviem mīļajiem, priekš ģimenes, tātad līdz 8 no rīta. Iedodiet katram tādu labu ceļa maizi šai dienai, jo diena mums ir tāda, ka mums nevajadzētu bāzties daudz sabiedriskos notikumos, jaukties ar savu viedokli, citiem cilvēkiem tad uzspiest, ja tur var tikai konflikts iznākt, būt uzmanīgiem uz ceļa vajag, jo šeit arī tātad var būt gan traumu risks, gan arī kaut kādu negadījumu risks. Esam piesardzīgi, jo šeit arī var asi tie strīdi izvērsties, patiešām asi. Un tālāk mums ir piektdiena, 8. datums, un tā ir diena, kad mēs jau esam kaut ko transformējuši, kādam kaut kas salūzis, kāds kaut ko piedzīvojis, kāds kaut ko zaudējis, kāds izgājis ar lielākām sāpēm, kāds mazākām caur šai nedēļai.
Un šeit, ir tā diena, par kuru es jums teicu, ka čūska nomaina savu vārdu, un šeit viņa atdzimst. Un lūk, šī piekdiena tā ir diena, kad mums ir iespēja tātad atdzimt. Tā ir lieliska diena. Šeit mēs jūtam gaisā vienu lielisku aspektu, ko Saule veidos ar Jupiteru, kas ir veiksmes aspekts, kas gadā ir tikai pāris reizes. Tāpēc mēs augstam to izmantot. Un arī mēnesis šeit veido fantastiskus aspektus ar tālajām planētām, kas gluži kā tāds sargājošs lietuseks ir pār visu mūsu galvām. Līdz ar to ir tā lieliska diena, lai sāktu risināt kaut kādus priekš sevis svarīgus jautājumus, jo šeit mēs sajūtam intuitīvi, kā mums ir pareizi jādara. Šeit mums atnāk labākie risinājumi, pareizie cilvēki. Mēs varam jebkuram jautājumam, kas mūsu dzīvē ir svarīgs, pievērsties. Mēs varam sākt biznesu. Ja mums tāda interese, mēs varam kādus jaunus projektus sākt. Mēs šeit varam atjaunoties arī paši, tātad sevi atjaunot. Mēs varam saņemt šeit atbalstu, mēs varam saņemt atbalstu no šeit liktenis ir labvēlīgs, mēs varam saņemt atbalstu šeit gan no debesīm, gan no cilvēkiem, kas ir līdzās, tātad, kas ir spēcīgāki par mums, kas ir gatavi mūs atbalstīt. Un šeit mēs varam saņemt atbalstu arī paši no sevis, no sava iekšējā spēka, kur mēs šeit sajūtam, jo katram jau tas ir citādi, un šeit intuīcija strādā izcili. Un šeit jūs varat rakstīt arī savas vēlēšanās. Un tās, tātad, skatoties pēc aspektiem, tam ir liels iespējamība, ka tās piepildās. Un šeit mēs varam ielikt stabilu pamatu, jau sastrukturizēt to visu, kas mums te patīk, un tās visas enerģijas, ko mēs gribam, mēs varam arī uzreiz sastrukturizēt. Ja veidojas labvēlīgs aspekts arī ar Saturnu. Līdz pat sestdienas rītam, tātad 9. datums un līdz 6.17. Un arī brīvdienās mēs varam ieiet ar tādu strukturētu plānu. Tas ir ļoti labi, šī atkal tāda viena brīvdiena sesija, ka mums ir labi ieiet brīvdienās ar konkrētu plānu, soli pa solim, kā mēs rīkosimies, ko mēs darīsim. Un sestdienas rītā mēs varam veikt kādu rituālu Saturnam par godu, kas viņam arī patiks, jo tā ir sestdienas diena, kas ir Saturna diena. Tātad velciet kaut ko tumšu zilu, vai pabarojiet kādu melnu klainojošu suni, aizbrauciet uz kādu dzīvnieku patvērsmi, vai parūpējieties par veciem cilvēkiem, vai pabarojiet vārnus. Un, atsakot, tās ir tās mazās tādas lietas, ko mēs varam darīt, bet lielās tās, ka jūs patiesi varat meditēt uz šo ļoti strukturēto iekšējo savu enerģiju. Esiet strukturēti, esiet kārtīgi, esiet atbildīgi, esiet plāna veidīgi un tādi, kas tur vārdu. Cildeni ir tāds vārds, atbildība, kas uzņemās. Un tad vajadzētu šīm brīvdienām tātad labi kārtoties, esiet piesardzīgi līdz 11:08 minūtēm. Te var būt kāda vieglprātīga ziņa vai kāds vārds nepareizi pateikts, var radīt kaut kādu sīku kašķi nepārāk lielu, bet diena pēc būtības ir laba līdz pat 23:40 ir labs aspekts, tātad komunikācija ar Venēru. Tātad baudiet, mīliet, baudiet laiku divatā vai apmeklējiet kādu ar mākslu saistītu kādu pasākumu, vai vienkārši izbaudiet, vai tas ir garšīgs ēdiens, kas jums katram tīk, vai mūzika, vai šeit var arī naudu skaitīt, šeit var iepirkties, šeit var pucēties. Tātad visu to jūs varat sestdienas dienā darīt, arī kopā būt un svinēt jūs varat. Un tātad svētdiena, mēnesis mums visu dienu ir ūdensīrā un vakarā ieiet zivīs, un mēs vēl viengaisā jūtam šo lielisko aspektu starp Sauli un Jupiteru. Tad tikai mēnesis, tātad emocijas savas valdiet, savas emocijas valdiet, tās var jūs paklupināt, tās pārāk kaut kāda liela vēlme pēc brīvības vai pēc sava viedokļa. Šeit var jūs paklupināt, bet pēc būtības diena ir jauka, aktīva, varat jau no rīta izdomāt, kur jūs brauksiet, modīsieties tādu svaigu, tīru enerģiju ar vēlmi uzņemties atbildību, rīkoties, būt par tiem, kuri ved citus ar kaut kādu ideju pārņemti. Un principā tādai šī dienai arī jābūt, kad viss izdodas, viss ir viegli, viss ir ar pārliecību un ar veiksmi. Šeit pat slimnieki var sajust, ka ir notiek kaut kāds progress ārstēšanās procesā.
Šī ir diena, kad ir labi nodarboties ar labdarību. Par to mēs runājām arī sestdienas sakarā. Šī ir tāda arī emocionāli pietiekoši stabils brīdis, tas var būt. Un tas ir tāds veiksmīgs laiks, kā jau teicu, arī biznesa cilvēkiem, kuri var padomāt par savu biznesu arī brīvdienā. Un fantastiski harmonisks laiks ģimenēm un ģimenes cilvēkiem, lai veidotu patīkamas ģimenes attiecības. Jo šie cilvēki ir labvēlīgāk noskaņoti viens pret otru, par to rūpējas Saule un par to rūpējas arī Jupiters. Protams, tas ir sekstils, tur mazliet jāpiestrādā, tas nav tā, ka zelta lietus līdz pār jums, tur jums pašiem jāiesaistās savām siltajām sirdīm, jo katrā ziņā jūsu siltā sirds var sajust to cilvēku silto sirdi. Un šeit var veidoties viena patīkama un jauka diena. Un es jums ieteiktu nerīkot revolūcijas šajā dienā, ceļš pēcpusdienā, un labāk pavadiet to tādā patīkamā, intīmā, emocionālā gaisotnē bez kaut kādiem jauninājumiem pārlieku. Lai jums visiem veiksmīga nedēļa! Atā! Visu labu!